iepriekšējā video. Ko jūs sagaidat no šī brauciena? Tikai labās emocijas un bišķiņ pāli beigās. Tu man vienkārši nosauc pa agresīvu BMW vadītāju, bet es sekoju agrim. Un tad mēs čilosim. Uz Piģisāru tūlīt brauksim pa bānu. Jūs esat domājuši nomirt kādreiz liftā? Šodien. Man vislabākās idejas ir, ko tu pārdzīvo? Paprasti viņam, pa ko viņš pārdzīvo. Pa ko tu pārdzīvo, Kristien? Es vienkārši domāju, cik labi šis var iziet un cik slikti šis var iziet. Maksimāli laba ideja. Kā domā, ja es ielieku sotekas, uzgriezīšu 5? Labrīt. Polija, Day 2, otrā diena. Tagadējais plāns, mēs pēdam brokas, un tad mēs meklējam servisu, kas paņems to mašīnu. Un sataisīs, cerams. Laiks rādīs, ko viņi teiks, kas ir noticis. Tad mēs izplānosim, ko darīt. Un tad, cerams, mēs brauksim uz Čehiju, uz tiem kalniem, uz to ekskursiju. Tāds vismaz ir tas plāns. Šodien nekas neies kā plānots. Nav nekas izplānots, teikšu godīgi. Nevis nav nekas izplānots, bet es neesmu neko izplānojis. Un es neesmu izlasījis to plānu, kas ir izveidots. Es vienkārši maucu līdzi. Atbraucu, pabraukāt ar riteni, tas viss. Pārējais viņiem jādomā. Mēs tagad ejam filmēt TikToku. Sakojot YouTube, tomēr ir grūti. Es domāju, ka es tur viņiem nav tik vienkārši. Dedications. Tāpat kā tev ir dedications aparātiem, man ir dedications shit. Aparātiem, aparāti. Sports bettingam labi ir. No sport betting, cik diršana. Cik diršana, kad visi novelc. Es teikšu godīgi, es vispār nejūtos izgulējies, kaut arī pagulēju kaut kādas 8 stundas. Labāk ir nekā mašīnā, 2 stundas ūdā, tur pilnīgā kaut kādā bumbā saņurcījies. Pie šām ten maizītēm, tur aizmuguriem visiem maisam. Pie maizītēm, tāpēc, ka Guntim tur kaut kāds tostermaizītes sacepts. Vakar mums sanāca tā, ka mašīna izbeidzās. 14 grādi, šķirī ļoti labi, jūtos pacelāti, tūlīt izāk spārni, beidzot esmu stāvoklī, kad nevar padomāti, esmu vietā, kuras ārā nevaru izkāpti. Mēs ejam brokas cēst. Vēl nav 15 minūtes. Ievērtēsim brokas. Kāda ir ļoti smuki izstāst? Ļoti žolīgi. Kāds vērtējums bija vietēji pēc pirmās nakts? Tāliņi ievērtē, vakar bija 8-10. Tev vakar bija 11. Košs tas, ko tikko teica Ārčiem, ka Ārčīs ir šobrīd vienīgais, kas māka tādu mašīnu braukt, kādā kondīcijā viņas sūdā šobrīd ir. Pēc dosim Ārčiem izpausties, brauksim uz servisu. Viņš ir eksperts šajā shitbox vadīšanā, šobrīd. Mēs brauksim atrast kaut ko, kur sačinīt. Turispots. Opšam mums kādu 8 vietas, kur braukt. Jāiešķeko visi servisi, kur mūs paņems, un tad tālāk redzēsim, kas kā būs. Fingers crossed. Okay. Jā, labi. Uz veselību, paldies. Tu vispār zini, kā šī mašīna izskatās? Es aizmirsu parādīt, reku šitā viņa izskatās. Šitā viņa kas izskatās. Mēs ar viņu braucam un tu nezini, kā viņa izskatās. Tagad tu zinās. Vismaz viena mašīna strādā. Tad tā Liepāja būs tāda tālu. Tad darīs. Paskatāmies vismaz uz ejošu mašīnu. Kā ir, tā ir. Te mums būs jāieliek mošīčuk savai jāklāt. Kāda problēma? Ja mēs brauksim no busiņa. Šā redzēs, bet... Var jau arī uzlikt to statīvu. No statīvu jau mēs neksim. Varam jau arī statīvu uzlikt šeit. Vienīgi tad nevarēs attaisīt bagažnieku. Tā, ka viņš... Nedrīkstēs. Tā, ka viņš šeit karājās. Jā, šeit. No iekšieli. Pasties, ka čigānēm nāk. Lecat bagažniekā iekšā. Balsojam pār tur virsnieku. Nobalsoja? Jā. Vairāk nekā tu. Viņš dara. Kā jaunās mājas. Cerēsim, ka ne. Paņemt līdzās šitam aparātam. Pirmais servis neaizgāja, tagad uz otro servisu, viņš ir vaļā. Vienīgais visi tie mehi tagad skatās virsū. Cerams, te viss būs. Pasties šrobu briesmo monsters. Te ir pilns cilvēkiem. Nevar īsti filmēt viņus. Yes, but I need to scout in here. Here, okay. 5 minutes and we'll be Okay, here. so thank you. Ko viņš teica? Viņš teica, ka vajag mašīnu šurpu palūrēsim. Kaut ko viņš mēs gājām šo, ko sāp ļausās. Hello, do you speak English? Tāds iesakos. Viņš? Kāds viņš tur, bļaļ, ka vispār, ka 40 gadus arī angļu valoda normāli. Tad, bļaļ, jauns vecēns, bļaļ, jā, neko nesakot. Ja paps jau vakar to zings, ja pāliņš, beer, cider, stūdīt cilvēku.
Nevar koļīties ar mazajām, ja nemāk angliski. Teicu arī, izskiet normāli čovaks lido mašīnu, paskatīsimies vietu. Lai gan es viņu pielicis par sevi atbraukt, tad jābrauc no turienes uz tieni. No turienes, pa šeito ielu un pa labi. Skaties, reku būs tuning. Kā pieliks. Kāds prognozes? Viņa jau kā aizdēr, cerams. Labi, es kā piek. Vecīt, bet tu iekāp. Un mūsu labākie draugi ir atpakaļ ierindā. Check engines, cross. Back in business. Ej, dirst. Gandrīz noslāpu. Nē, tas bija tāds kalniņš bija jaus. O, kā raustās. Vai viņš vēl augšā un nav uzsils. Nu, bet viņš raustījās vakar arī. Jā. Es tik jokoju. Nav uzsils. Lācam iekšā. Te es nefilmēšu, šeit un iglējuši mūsu nahuļu Nē, tu pasauli. vienkārši beidz. Es vienkārši pielēju kompīti klāt, bet ķipā šo skarās. Pirmā viņš uzliek galvu uz rogu, skarās, ķipā šāds. Pēc tam viņš kaut ko vēl skarās, šāds. Es nezinu, izskatās iecīt normāli šeit. Kroč, viņš saka, visi dirsā. Nu nē, ķipā tur elektra apstījās. Es kapot noņēmu kaut kādu plasmas, kaut kādu štepselā, apmēram, tas viss jau gatavs, ja kaut ko uzpūt. Tā tieši iedarbināja un kaut ko joprojām skatās kompī. Komps kaut ko tādu modinātais nosaukt, kaut kāds signāls kompī. Nezinu, kurš nozīmē kaut ko šo temperatūru teikt. Es nezinu, tā kā viņš izstāst, ka viņš zvanu vai... Bet ne, jā, bija riecīgs no mūsu. Tad, kroč, viņš tur visu kaut ko mēģina noskaidrot tagad, ja? Jā, normāli. Electronic is that in your engine in this moment. We must change, but it's possible, but in the morning, not today. Tomorrow morning? or Monday? On the Monday. Yeah. They Sāk are- pirmdien tikai var. I haven't got accessories to. Yeah. Pasaka viņam, kad mēs varam atstāt to mašīnu. Maybe we can leave this and then on the way back we can pick it up. If that's fine. Nu, mehāniņi, ko viņš teica? Spraus vai elektronika dirsā. Parād. Kurā vietā viņš tur kas tur ir? Electronic is dead. Šeit elektronika ir dead un kaut kas tur arī, bet, nu, viņš teica, kaut kas tur kaut 600 zloti izmaksās plus mīnus. Varbūt vairāk, varbūt mazāk. 4 jādala. Mūsu jaunais automobīls šodienai, rītdienai un nākamajām 2 nedēļām. Kā jaunās mājas. Cerēsim, ka ne. Reku Jāreks mums apsolīja sataisīt mašīnu, mēs tagad mans nesam. Es teicu, sorry and good holiday. Sorry and good holiday. Tipiskais BMW. Mēs tagad riteņus nesam uz īstābu un tagad mēs braucam uz Čehiju. Esam pie agri izpildījis. Jā, pirmā stāvā. Jārek, satais mūsu mašīnu. Thank you, Jārek. Paldies. Jārek, Šautauts Jārekam, kad viņš satais tāds. Jārek, spasībā, bratan. Paldies tev ļoti. Ok, braucam uz Čehiju. Lēkāt no Klintīm. Rītdienas seši. Kāds sajūts labi? Padarīgs. Es jau pilnīgi bullshit vēl kaut ko nevar nopirkt biļetes uz vietas. Es jau atrodās dabā. Kāpēc nevar aiziet? Kāpēc nevar nopirkt biļetes uz vietas? Nezinu, tā internetā teica, iztergots pilns. Tad sanāk, ka nebija biļetes un mēs tāpēc netiekam, jā? Jā, braucam kaut kur citur. Mēs esam bēdīgi, ka netikām iekšā tajos akmeņos. To mēs pārceļam uz nākamo gadu, bet tad mēs rekur esam tikuši uz kaut kādu veikalu un tērēsim naudu šeit. Un šitas saucās mans plāns nepirkt nekādas muļķības šajā tripā. Es saprotu, ka mēs esam Čehijā, Trutnovā, bet
Tas laiks ir nenormāli augsts. Es jokoju, nav tā, ka es kaut kādas muļķības esmu nopircis. Mums reāli ir nenormāli augsts tagad, tāpēc es nopirku jaku, jo es nepaņēmu līdzi, es gaidīju, ka būs silts. 20 grādi tikai Celsijā un vējš. Vējš ir kaut kā 2 metri sekundē. Ļoti, ļoti vēss. Tā, ka vajadzēja pat jaciņu pirkt, bet we out here. Cringe. Augsts, ne? Jā, nedaudz gals, jā, karstumā. Tagad pērkam visādas saldumus laicīgi, jo teķipa esot lētāk vecākiem. Why are you gay? Jā, atceries vēsturi, kur ir mūsu spots. Slaiki jāfilmē, jo Valters man apbižo, kad kamera ir izslēgta. Bulīs. Tu teici, ka Crime against bullies. Izblīpau, bet tu teici, ka es esmu. Tas ir tik slikts vārds? Mašīnas stāvēja tieši te. Ko tu tur dēļ raksti? Tītars? Tu esi bišķi tītars. Labi, kas tad tu varētu būt? Tu jau pateici sen, ka tos kā var tik žošu pamvārdu pateikt vienkārši. Vienkārši veikās stāv. Valter, tu atceries, kas te notika? Kur ir tā halle. Tur mēs kaut kur sēdījām uz apmalītēm. Un reku mašīna stāvēja riteņiem uz muguras. Un šeit notika kaut kas. Reāli, jā, tas ir reāls. Tie ir rītīgi rētais reāli. Tas ir tāds žošs. Es reāli nezināju, ka tas tik traki. Es sirsnīgi atvainojos, Valter kungs. Tas normāls uzdirsiens ir, teiksim tā godīgi. Tu zini, kas notika 5 stāvvietas pa kreisi? Nē. Cerēju. Es te neesmu bijis, bet pazīstam vietu. Rave Team filmu, ja tu neesi noskaties Rave Team filmu, es ielikšu pie reizes aprakstā. Tur tā viņi te nesās ar riteņiem tajā filmā lejā. Un vēl tur, vēl tālāk, vēl vispār. Kaut kad viņi te ir palikuši, es tajos laikos vēl nebiju pat piedzimis, bet kaut kad viņi te ir bijuši agregāts ar visiem. Tu te esi bijis? Ne. Laurija, šis ir pirms mūsu laikiem šitā vieta. Pirms mūsu laikiem, nevis pirms mūsu laikiem, bet pirms mūsu ēras. Bija apakšā. Pilnīgi. Tā nebija sāc savu paģeragni jau. Tur bija 60 km/h. Tas labāk nekā es biju iedomājies ar video. Cik kilometru stundā? 60. Riču, kas Respektabli. Jā. 3, man liekas, ir daudz. Tā nebija te. Tur aiz tā šlagbām, reku tur, kur ir tā karta. Tur es ņēmu ātrumu. Tur bija sākot no kaut kāda 55. Mēnesis bija uz to brīdi. Jā, tas bija ritīgi mēnesis. No 55 līdz kaut kāda 63, man liekas. Šlagbauns te jau bija? Tas laiks atcerās, jā, šlagbām. Vienmēr, tu nesies uz 60, un tev jālec viņam vēl pāri. Tiek uzlies tetām pa to slīpu, viņi tur Tur izlido pāri mašīnu. Jā. No galda. Tu galvu neatsitīs vispār. Lai kurš lēk pārējiem sīkiem. Pa kājām nekā. Jā, skrien, lec. Nedabūnam nopirkt šlagbām. Promē jau. Tas ir. Jurkalams konflikts. Kaut kas vertikāls. Mēs šies būdnām dzīvojam. Tad tur vēl kaut kādā. What the fuck? Mēs palikām šitajā. Divās. Tā un tā tālākā. Reku, šeit jau jūs tos burgerus cepā. Jā, to Rihiņš ceļ. Rihiņš tie bija ritīgi labie burgeri. Rihiņš tā ņēmās. Tā kā ritīgs mākslinieks. Laurija, piekāpies. Ņemam būdu un taisam. Prost nostalģijas brauciens šogad. Jā, šogad ir tāda pozitīva nostalģija, jā, pret foršas laika. Būtu labi atbraukt tad, kad bija populārs Slendermans. Tad, kad viss baidījās no tā. Tie koki. Es negribētu tā parādīt. Pa dienu negribētu man staigāt. Pa dienu bail jau. Nu jā, es vidāk, ka pa dienu jau staigāt. Kaut kāds stāvēs, kaut kas skatās tur lūru. Ja pasties, ko vidāk, jā, kaut sēd jau lūru. Džeks dzīvo paranojā. Pilnīgi randumā atbraucam un pasākums. Volejbola. Hamburg letíš a ozdoba žufme na zem. Reku, tur ir bijusi. Valters savu riteņu, jūs tur esat bildējuši. Tagad īstā uzticība. Bailīgi. Ko tu tik smaidīgs? Te visi atbraukuši izbaudīt nostalģiju no tiem laikiem, kad viņi te ir bijuši.
Bet lielākā daļa, kas ir atbraukuši, nekad te nav bijuši. Es tai skaitā. Es te pirmo reizi esmu, bet es esmu redzējis filmu, esmu redzējis visādas lietas, ko viņi te ir postojuši. Bet, ja tu skaties un tu esi te bijis, tad jau tev arī te mazliet nostalģija tagad. Kā te tagad izskatās. Te taču bija jebkurā laikā mēs te nācām. Man vislabākās idejas ir pareizi. Jā. Nu, kas tagad notiek? Tagad mēs ejam pakaļ ritenim. Muļķības notiek. Ērkuļu ritenim. Un to mēs laiksim ūdenī. Ja Arčijs uztaisīs kaut ko ekstrēmu, tad jums ir jāsubscribe un jānolaiko šis video. Re, kur ir mans ritenis figūriem. Zeltenais. Minimāli, nu. Tas ir minimāli, ja kas. Māk likt ķēdi virsū. Es ceru. Pagam. Viss ir sloks, ne? Gatavībā. Dai, Džeki, ko jūs? Domāju manējo riteni. Wow, nu labi. Ej, viņš ir ļoti liels. Arči, kur mēs ejam? Pabraukāt pa skateparku. Šeit ir riktīgi labais skateparks tur vajā. Paldies Kristiānam, ka iedeva riteni. Pāris triki jau uztais. Ļoti labi rāma. Gribētu iztestēt. Nu, ko tu pārdzīvo? Paprasi viņam, pa ko viņš pārdzīvo. Pa ko tu pārdzīvo, Kristian? Es nepārdzīvoju. Es vienkārši domāju. Par ko? Par cik daudz, cik labi šis var iziet un cik slikti šis var iziet. Un mēs jau tikai pa skateparku braukāšam. Tikai? Jā. Pirksēm pievilkt rati. Tā pa prātīgo. Un vienkārši atslēgas nedrīm. Maksimāli labi ideja. Kurš turēs vielu? Vai nu jūs gaidat šeit, vai nu, ja jūs nākat, tad jums ir jādara to, ko es jums slieku. Vajag ātrāk darīt, lai es nesāku domāt, cik slikti Normāls dabāju, ko dabāju. Pagaid. Ko teiks arī? Jā, nu es visu laiku teikšu. Gatavs? Saulītas vidēji jātāk. Filmē? Labi. 3. Domā, tev būs pa īsu? Nē, man vienkārši jāsaņemās. Čau, 20. balsošanas diena, mēs tagad esam ar ģimeni. Ir manā profilā, lūdzu nobalsot par manu video. Tas ir 4. no beigām. Tā ir tur. Speram soli mazliet uz atpakaļ. Šī diena sākās ļoti pozitīvi. Paēdām garšīgas brokastis, atradām servisu, kas sataisīs mūsu polo, atbraucām uz Čehiju smelties nostalģiju, noskaņojums bija ļoti pozitīvs. Un es vēlējos uzfilmēt tikai nieku TikToku. Tomēr tas nenotika, kā es vēlējos. Kur ritenis palika? Es teicu, ka paldies. Tā ir turies. Man vislabākās idejas ir maksimāli laba ideja. Kur Ričuks palika? Es teicu, ka paldies. Ko Arči? Kur ir? Nu kur? Viņš taču nogāja uz leju. Reku burbuļo. Reku tur. Tur tā. Arči, tur otra puse. Tur tā. Tur, reku, tur. Tur uz priekšu. Bišķi tur tā burbuļi, reku ir. Virsā, tur dabūs pēc Riču. Nav? Neredz. Jā, es tieši par to arī domāju. Čavā. Nē, tur neredz. Nu jā, es tikko ieberzos uz 600 eiro, un Kristiānam nav ritens, ar ko piedalīties sacensībās pēc 3 dienām. Bišķiņi iepisiens. Es smējos, bet es esmu tik bēdīgs, jo tas ir mīnus 500 eiro vismaz. Hey, do you speak English? A little. Do you know any divers near here? Snorkel underwater. How down? Yeah, down. 50 meters. This? 50 meters. But do you know anyone who could dive down? I don't know. Okay, thank you. 50 metri. Nedīrs. 50 metri nestās. Tad nav varianti.
Kristiāna, es vēlos atvainoties ne tikai tev, taviem vecākiem, bet, vismaz tev būs jauns ritenis. Tagad būs baigs stulbi, ja es to konkursu zaudēšu. Es ne tikai būšu iebraucis kaut kādu 150 ar to, ka es krekuls tā izci visiem, bet arī uz to, ka es riteni esmu parādā. Dzīvo un mācies pats vainīgs, ko darīt. Smagāk jāstrādā būs tagad. Bet labi, pats vēlējos to, pats dabūju. Pirmās 2 dienas braucienam normāli atraktīvs. Es tikko vienam paprasīju par to nirēju, un viņš teica, šis ir 50 metri dziļš. Tad tas ir tikpat augsts, cik viņš tur klīns, tikpat lejā viņš ir. Te nav variantu. Te nav. Tad, Kristiāna, mēs te brauksim tā kā uz kapiņu tavu riteņu. Katru gadu pieminēt. Jā, mēs katru gadu braucam šodien. Bet, labi, kādu variantu viņam dabūt? Nav ko vairs jau domāt. Mēs varam vienkārši braukt mājās un tad darba dienā kādā aizbraukt viņam pēc riteņām. Bet kur? Nē, vajag dabūt Francijā viņam. Jā, Francijā. Bet kur? Es jau runāju. Bet kur tu domā Francijā? Es nezinu, kaut kādos riteņu, tad jāskatās. Tad teicu, ka Vai- liela problēma jau nesot. Viens stūmā, Teicu, big trouble. Bet te jau ir 50 metri dziļš. Vienam es paprasīju, un viņš teica 50 metri. Viņi teica, big trouble, neviens apkārt, pa nav, un neviens, kas varētu tādu. Brīvdiena. Tas ir viens, Te pat īstās, pat ja vienkārši kāds slīgt, glābē neredz kaut ko tādu. Es nezinu, tur uguns. Specifiski nirēja atrast. Neko, zin kā, mēs braucam. Pa ceļam braucot, mēs palūrēšu kaut kur vai vakarā viesnīcā, kur ir kāds veikals tūmā. Varbūt tepat Mums Polijā. maršrutā. Te nav? Rīt svētdien būs ciet. Nē, svētdien būs ciet. Pirmdienā varbūt Francijā ar mēnētu, tur varētu kaut ko. Nē, mēs ejam. Mēs, ka Montpellijā tieši ir kaut kāds riteņi. Jā. Nē, Montpellijā tur ir. Tur jau kāds BMX Aveno, ko Žons varam sponsēt. tur jau būs arī Fisē. Nē, tas jā, bet tas jau būs pavēl. Fisē ir uzcenojums arī. Un tur būs pavēl. Nē, kāpēc tur uzcenojums? Tur būs. Būs, jā. Veseli riteņi viņiem jau nav, viņiem jau detaļas. Tas ir labi, ka mēs runājam par komplītu, bet ko darīt ar, Nē, komplīti būs viņam labāks nekā šitam bija. Jā, viņš tāpatās jauns komplīts būs labāk nekā šitas. Viņš jau viņam labu laiku, viņš jau bija pajāts noteikti. Viņš teica, ka jauns detaļas. Tas viena detaļa uzliec jauns, neizmaina kopēji visu riteņu. Tāpatās viņam rāms pat nebija slēgtiem gultiem reāli. Kristiāna, jauns ričuks tev būs noteikti labāks nekā kas šitas bija. Tur vispār nav runa, jo tur tev viss būs jauni gultni, viss pilnībā jauns. Vienīgais, ka būtu baigi labi, ja varētu dabūt vīzu pīpli. Jo viņam tas rāms bija, viņš ir pieredzis pie tā. Saprot? Bet viņam tāpat būs cita geometrija, visticamāk. Ko? Viņam būs cita Tur viss geometrija būs tāpat. tādā. Jā. Klāņi. Tur ir vienīgais Stūri variants, būs vienkārši nogriezt no paņemt, 28 dabūt piecas ričuku, un tad mēs, viņš pirmkārt pa ielu kaut kur minās, viņu tur. Un ja mēs vēl otrdienu uz to parku tiekam pabraukt. Nevajag tētim zvanīt? Es uzzvanīšu viņam. Agrs liekas. Kāds lieta tāda man Es baigi negribu. Es pateikšu pats, mans ritenis. Normāls pirmās 2 dienas. Vienkārši, Arčī, tev ir vienkārši jāvien konkursu obligāti. Jo citādāk tev, Jā, bet ja tev brauc internetu, pieminu šitā. fuck, man nav ko teikt. Es domāju, ka šis būs tās viens no dārgākajiem taviem video. Strums pa to riteni, bet kur es sasitu pēdu. Atnācām ar ritenējiem prom bez kādas sajūtas. Nav vārdu. Pēc šodienas lielajiem zaudējumiem atnācām uzgriezt bišķiņu, lai var dabūt apakaļ naudiņu. Kā domā, ja es ielieku sotekas, uzgriezīšu 5? Sareizināt pie šičuka apakaļ, priekš 3. Varētu mēģināt. Bet labi, ir ejam tagad paēst. Neprasīs? Arī to patīk tā meitene. This for me? Thank you. Hey, but I have a question. Do you like my friend here? Because he really likes you. Well, that's sad. Well, you have a nice day. Ejam. Viņi sāk smieties. Kāda reakcija?
Reakcija no kāda tipiskā reakcija no maniem boyfriends. Kā viņai var nebūt draugs pasties uz viņu? Es domāju, ka viņi nemaz. Jā, nav jau brīnums. Nav jau brīnums, jā. Viņi jau pasmējās normāli. Nu jā, viņiem bija tāds. Bet kāpēc pasmējās? Tāpēc, ka viņi ir draugs? Vai tāpēc, ka... Tāpēc, ka viņi zina, ka draugs ain't shit? Jā, bet Taurusings ir. Tas, ka vārtos ir vārdsargs, nenozīmē, ka nevar iesīt. Es zinu. Varēja paprasīt, cikos beidzās darbs. Es iesāku sarunu, bet tu vienkārši stāvēji tur. Mēs saku, mēs esam vienā, būs Francijā būtu cita diršana. Tad tu censtos? Nedēļ mēs to esam. Tad tu vārdsargi izlikt, jā? Viņi iedeva vēl konfekts, jo viņai vispār bija interesi, vajadzēja tikai pateikt. Ielu somiņu. Vēl cārā. Viņi sāk smieties, tu tās, ko tu smejies? Nu jā, tu viņš paprast, tas stāvot. Viņš prasīt, vai viņai, kā tu Es teicu, ka vai viņai patīk Lauris, un es teicu, ka Laurim viņa patīk. Viņi sāk smieties. Tā mani draugs. Stāv un ko? Tā pusi no tās baznīcas Kristiāna Ritens ir iekšā. Vakar mēs bijām šeit. Līdzās dafīgā labāk. Tirskutuvī melns. Es zinu, kas mums šeit jādara. Mums ir jāpielūdz. Mūzikas video jāuztais limšeidiem. Iesmīgi. Paga. Dai. Mums vajag te tā pielūgt Kristiānu Ritenu. Lauris Gejs. Nē. Kādas sajūtas, ko tā meitene tev teica? Pasmējās, teica, ka viņai draugs. Bet, viņi... Vismaz konfekts iedeva, ne? Viņi pasmējās, un tad viņi domāja, ka viņai draugs. Nebija tā, ka uzreiz man draugs un tāda. Man draugs. Viņi pasmējās. Pasmējās. Par tevi vai ar tevi? Mēs apsmējāmies, tad es iedevu. Koņīts bija. Kas tev tas tur, tas preizs?